neveiksmīgi uzgājuši šo 620 kg smago mašīnu, kas ir ļoti bīstami. Mēs esam daudzreiz stāstījuši, ka sacensības ir ļoti bīstams spēku vīriem un Gerdam Garšanam, diemžēl neveiksmīgi beidzies. Nu, jaunākā informācija ir tāda, ka viņām ir bojāts krusteniskās saites un pašlaik kāja ir ģipsī. Māris Rozentāls, nu tad beidzot viens tāds labs rezultāts, labs sprints, 17 ar kapējām. Dīts Zariņš, 21,41 sekundi. Arī labs rezultāts, par ko viņš ir ļoti priecīgs. Nu, Mēlam Pungitam ir ļoti labs garastāvoklis, pagaidām rezultāti gan par to neliecina. Viņš vienīgais tagad izskatās, ka domā, kā to mašīnu, lai tiek galā tagad. Nu jā, nu redzēsim, skatīsimies. Nu, pašlaik ir daudz dalībnieku tieši pēc mašīnas. Nu, pagaidām ļoti veiksmīgi. Ļoti veiksmīgi, nu, skatāmies, jā, ir veiksmīgi ticis, un arī rezultāts ir fantastisks. 15 sekundes. Izskatās, ka tas ir pagaidām labākais rezultāts. Māris Blomfelds, 23,93 sekundes. Kā nākamais, Mareks Leitis, jā, nu, mazliet iespītējās šis žigulītis un jāsaka tikai 19,66, kas nav labākais. Un kāds tad ir Andra Leišaunieka rezultāts? 22,38. Nu jā, nu nav mainieku priekšrocība. Viņš pats šo mašīnu sagatavoja pats. Gribēja, lai viņi ir Gulbenē. Nu ko, pagaidām uzvar šajā vingrinājumā vismaz Mēlis Pungits, 15 sekundes. Apaļas 15 sekundes Mēlim Pungitam, Oskars Brugemanis otrajā vietā, tikai 72 sekundes simtdaļas atlikt. Māris Rozentāls beidzot pakāpies uz trešo, Mareks Leitis 4. vietā. Jā, nu Gerdam Garšanovam sacensības ir beigušās, nu un arī Mareks Jakobsons pēc spēka trepes ir izstājies ar muguras traumu. Un kopvērtējums Andris Leišaunieks 48,5 punkti, Mareks Leitis tuvojas, Mēlis Pungits 4. 3. vietā, Rolands Fersters 4. Nu, pārējie paši redzat, Tintars Grāvītis noslēdz šo tabulu ar 13 punktiem. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Un lūk, noslēdzošais vingrinājums Elsona akmeņi, 5 dažādu smaguma, apaļi akmeņi, laika limits 90 sekundes. Nu ko, tāpat kā futbola bumba, viss izšķirsies arī mums akmeņos. Nu, Intars Grāvītis, 3 akmeņi, nav slikti pirmo reizi tiešām startēt uz šiem visaugstākā augstuma podestiem ceļot šos smagumus, apaļos akmeņus. 3 akmeņus Dītis Zariņš, nu tikai 3 akmeņus. Vispār regulārā sezonā viņš regulāri cēla 4. Oskars Brugemens arī ir pierasts redzēt viņu paceļam 4 akmeņus, bet atceramies iepriekšējais Preļu posms bija tāds pārsteiguma posms, kad vienīgais, kurš pacēla visus 5 akmeņus, bija mainīgs Ārtis Blivdu, kurš šoreiz pilda tiesneša asistenta pienākumus. Nu, skatīsimies. Šis ir 6. vingrinājums, 6. disciplīna. Spēki ir patērēts ļoti daudz. Saule Gulbenē. Nu, kā jau Gulbenē, kā jau visā Latvijā. Šis ir 6. posms, noslēdzošais posms Latvijas čempionāta regulārajā sezonā. Un burtiski pēc šī vingrinājuma mēs uzzināsim gan šī posma uzvarētāju, gan arī regulārās sezonas uzvarētāju 2010. gadā. Nu, ļoti smagi pagaidām iet Oskaram Brugemanim. Nu jā, nu vēl cik man atmiņa nevīd, tad laikam neviens posms nav bijis tāds, kur neuzceltu kāds no dalībniekiem 5 akmeņus. Nu, negribētos piesaukt varbūt tieši, lai tas notiktu šodien Gulbenē, jo ir ļoti daudz jaunu vingrinājumu bijuši. Situācija ir ļoti interesanta, skatītāja atbalsts ir fantastisks. Nu ko, pagaidām Oskars arī ir apstājies pie 4 akmeņiem un rezultāts 30 un 65 simtdaļas. Māris Blomfelds šoreiz tikai 2 akmeņi, nu paši redzat tiešām. Nu, tas nav tā, ka nav spēka vai nepieniecīgi pieiet pie šiem akmeņiem. Tiešām spēks ir patērēts aizvadītajos vingrinājumos. Un Mārim Rozentālam, nu, tagad jādara viss iespējamais un neiespējamais. Sacensības sākums Mārim nav bijis veiksmīgs. Kā pa viļņiem, dažos vingrinājumos viņš pakāpās līdz 3., 4. vietai, bet sākumā tikai 9. vietā atradās. Tā kā skatīsimies, ko iespējas šajos te Elsana akmeņos Māris pēdējā disciplīnā Gulbenes posmā, pēdējā disciplīnā regulārajā čempionātā. Nu, Mārim tiešām vairs nav kur atkāpties, ja viņš grib labu rezultātu sasniegt gan Gulbenes posmā, gan arī regulārās sezonas kopvērtējumu, tad viņām ir jāceļ. Ja man atmiņa nevaļ, tad Māris šajā sezonā vispār, man liekas, nevienreiz nav vēl cēlis visus 5 akmeņus.
kas bija iepriekšējā sezonā gandrīz vai kā norma priekš Māra. No ko rezultāts tiešām būtu ļoti svarīgi priekš Māra, ja viņš varētu pacelt šo 5. akmeni. Skatītājiem, protams, ir ļoti labs garastāvoklis, jo sacensības ir ļoti interesants, jo vēl jau vairāk ir līderis. Uz doto brīdi ar diezgan lielu punktu atrāvienu ir Andris Leišaunieks. Mājnieks ir līderis. No ko Māris Rozentāls arī izskatās, ka pat uz ceļiem nevar šodien pacelt šo 180 kg smago akmeni. Jā, no 4 akmeni 32,25 sekundēs. Rolands Fersters šī posma pārsteigums pagaidām. Viņš atrodas 4. vietā. 4. vietā. Nu, ja viņš veiksmīgi saceļ akmeņus, iespējams, ka viņš vēl var iespraukties starp 3 šī posma uzvarētājiem. Nu, Rolandam tiešām šī sezona ir ļoti veiksmīga. Ne par velti viņš startēja gandrīz visos posmos, un šie rezultāti ar katru posmu uzlabojās. Nu, tā jau vajadzētu būt, jo finālā nebūs vairs laika skatīties, un tur vairs kļūdas netiks labotas. Un atkal jauns lakatiņš Rolandam uz gulbenes posmu. To ievēro tikai tagad, jau noslēguma beigās. Katrā posmā, cik viņam tie lakatiņi interesanti varētu būt. Nu, es zinu, ka daži mums kolekcionē šlipses, varbūt arī Rolands kolekcionē šos lakatiņus. Nu, Rolands varētu būt tas, kas šodien gulbenē izdara to, nu, uz ceļiem ir, nu, paliek pat, nu, Rolands varētu to izdarīt. Rolands ir darījis. Ai, žēl, pavisam žēl. Rolands varēja būt tas, kas paceļ 5 akmeņus gulbenes posmā. Nu, arī viņam neizdodas. Arī viņš ir apstājies pie 4. akmeņa, bet ļoti labs rezultāts. 29,97. Mēlis Pungičs ļoti labu rezultātu uzrādīja kombinācijā. Papaļas 15 sekundes, visātrāk par visiem. Nu, un tagad skatīsimies, kā Igauniem veiksies ar akmeņiem. Pagaidām pēc 5 vingrinājumiem Mēlis Pungičs ir laureātu vietā, 3. vietā viņš atrodas. Nu, un tagad visas iespējas viņam ir tur palikt. 3. akmeņs ir augšā. Tā nesteidzīgi un ļoti lēnām pārliecinoši. Laika limits ir. Patiesībā laiks viņam vēl pietiek. 4. akmens ļoti vienkārši izskatās, bet, nu, ziniet, temperatūra tuvu 30 grādiem. Akmeņi ir uzsiluši. Varbūt, ja mūsu spēka vīri nevar pacelt 5 akmeņus, tad Igauņu spēka vīrs var pacelt. Lai vismaz tiešām tas posms ir tāds, kurā ir pacelt šie 5 akmeņi, jo gulbenes skatītāji ir pelnījuši to, lai būtu 5 akmeņos. Jā, viņš saka, ka ir karsts līmes slīd, viņš prasa vēl līmi, bet tomēr viņš saka, ka nē, šodien nevar, kaut kas traucē līme. Nu, protams, karstums ir ļoti, Mareks Leitis, ja nestartē Artis Plīvda, tad Marekam Leitim tas ir jādara. Un Mareks Leitis saprot, ka veiksmīgi nostartējies šodien šajā vingrinājumā viņš var uzvarēt gan gulbenes posmā, kāda kļūda, gan vispār visas sezonas kopvērtējumā. Mareks Leitis varētu būt tas, kas uzvar. Bet pagaidām ļoti tālu priekšā viņam ir Andris Leišaunieks. Un Andris arī nav no tiem sliktākajiem akmeņu celētājiem. Mareks Leitis to apzinās, jo Andris startēs pēc viņa. Līdz ar to viņam ir jāceļ visi 5 akmeņi. Mareks Leitis gulbenē vēl neviens nav no dalībniekiem cēlis šos 5 akmeņus. Skatītāji, protams, ka to grib redzēt gan gulbenē, gan arī tie skatītāji, kas pašlaik vēro šos sacensību posmus mūsu televīzijas ekrānos. Pabeidzot šo, labi, 5. akmeņš šoreiz nebija. Es domāju, ka būs finālā. Bet ņemot vērā, ka nākošais jau fināla posms Ventspilī, būs arī kaut kādi jauni vingrinājumi tur? Es domāju, ka nebūs. Neko speciāli nedomāsim? Nedomāsim. Lai Andru Leišaunieku pārsteigt, neko, ja? Andrim speciāli mēs kaut ko izdomājam. Vienu, ja? Speciāli Andrim būs viens vingrinājums. Un paskatīsimies, kāds tas būs. Andra Leišaunieka vingrinājums. Andris tiešām mums ir pārsteidzis gan mūsu, gan televīzijas skatītājs, gan arī gulbenes skatītājs. Jauni vingrinājumi Hanteles, automašīnas gāšana. Un arī viņš ir līderis. Burtiski viņam ir jāuzceļ 4 akmeņi, un viņš kļūst par šī posma uzvarētāju. Nekas tas nav sarežģīts priekš Andra, lai gan nedaudz traumēt, kā jūs arī paši redzat, ka viņam ir apsējis uz vienu no ikriem. Ļoti pārliecinoši viņš ir nolicis sev 3 akmeņus. 4. akmeņs, un Andris ir uzvarētājs. Ļoti koncentrējās, gatavojās. Jā, pirms kopvērtējuma 4,5 punktu pārsvars ir Andrim par Mareku Leiti. Un kāda kļūda! Šī kļūda var maksāt tiešām viņam uzvaru visā posmā. Nepārliecinoši vai pārāk pārliecinoši Andris gribēja izdarīt visas lietas ar šo 4. akmeni, bet vai tagad pietiks spēka, jo spēki ir iztērēti. Un nē, nav 3 akmeņi, un Andris ļoti labi saprot, ko tas nozīmē.
Dāmas un kungi, pirmkārt uzgavilējam Andriju. Vai esi apmierināts? Protams, ka apmierināts un paldies jums, ka atnācāt. Paldies puišiem, ka atbrauca un viss ir, es domāju, brīnišķīgi. Nu ko, gaidīsim kopvērtējumu, nu? Gaidīsim kopvērtējumu, bet pirmais posms, kad netiek pacelti 5 akmeņi. Mareks Leits ar 4 akmeņiem bija visātrākais. Nu, laikam tā Hantele un automašīna bija paņēmusi visus spēkus. Nu, lūk, sestā vingrinājuma rezultāti. Mareks Leits tomēr apliecina savu spēku un uzvaru šajā vingrinājumā. Didzis Zariņš tikai 3 akmeņi arī un 3 dalībnieki ir izstājušies. Gers Goršānovs, Ivars Kazeļnieks un Mareks Jākapsons. Un Gulbens posma kopvērtējums. Mareks Leitis par nieka puspunktu pēdējā vingrinājumā apsteidz Andru Lešovnieku, Mēls Pungits 3. Rolands Fersters bišķiņ pietrūka līdz 3. vietai. Nu, Māris Blumfelds, Gers Goršānovs un pārējie dalībnieki, jā, tie, kuri, diemžēl, bet šajā posmā izstājās. Un par 2010. gada regulārās sezonas uzvarētāju tiek pasludināts ventspilsnieks Mareks Leitis, Artis Plivda 2. un Rolands Fersters augstajā 3. vietā. Lūk kā, Ivars Kazeļnieks 7. Mareks Jākapsons 8. Agris Kazeļnieks, Andris Lešovnieks 9-10. Nu ko, jā, nu šis posms prasīja ļoti daudz spēku. Vai pietiks pulveri? Es domāju, ka sportisti zina, ka viņiem ir jāgatavojas uz lielo finālu, kas būs 7. un 8. datumā Ventspilī un Ikšķilē 2 pilsētās. Un nu ko, cerēsim, ka visi dalībnieki būs veseli un varēs startēt ar pilnu jaudu. Bet kā viņiem tur veiksies, par to jau mēs skatīsimies nākamajos raidījumos. Spēcīgākajā televīzijā, Latvijas neatkarīgajā televīzijā, kopā ar mums Raimondu Bergmani un Armando Simpsonu. Ar labvakaru! Visu labu! Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2.